Sveiki, klausītāji! Prieks tevi sveicināt jaunajā Ugunskura sarunu sērijā. Šodien mums viesos, manuprāt, ļoti interesanta sarunu biedrene. Lai saprastu, gatavojoties sarunai, mēs aizrunājāmies gan par stresu, gan par ģimeni, gan par uzņēmējdarbību, tā kā baigi plašais loks mūsu sarunu biedram. Un, zin kā, mēs daram tā parasti, ka mēs ļaujam iepazīstināt sev sarunu biedram. Tā kā, ko pastāstīt par sevi? Sveiki visiem! Esmu Laura Lokmane, jaunu uzņēmēja, 2 bērnu mamma, aktīva meitene un tenisiste. Nu, tāda amatieru līmenī. Ne tā kā Ļonējā. Nu, noteikti ne, bet man ir skapīts blakus viņai klubā, tā kā šādi tad es jūtos tā kā diezgan tuvu viņas līmenim. Ok. Nu, labi, bāc, es biju sportists, tu man uzāķēji uzreiz uz to sportu. Ok. Bet tā kā bērnībā gribēju būt profesionāls sportists, un nesanāca kaut kas, vai tas tāds hobijs tavs tenis? Nu, vispār par tenisu īstenībā. Tenisu 1. klasē mums vidusskolā bija iespēja mācīties pie diezgan laba trenera vienu vasaru, un kaut kas tur tā arī neaizgāja. Tas bija tikai vienas vasaras pasākums, un tad es gaidīju vēl kādus gandrīz 30 gadus, lai saņemtos un pati piepildītu šo sapni par lielo tenisu, un tā jau kādu gadu es trenējos, un jā, tas tāds mana sirdslieta šobrīd. Pēdējā laika hobijs, jā? Pēdējā laika, jā. Vai grūts sporta veids, ne? Nu, jā, ir ko darīt, ir ko skriet. Nu, un arī tur tā viens pats un tikai sev var vainot. Zin kā, komandas sporta veidos var paslēpties aiz kāda starta pos arī, zin, tur visi 10 cilvēku, kurš vainīgāks. Tenisā nevar paslēpties. Nevar, jā, jāuzņemās atbildība, un tāpēc visi rezultāti no sevis atkarīgi. Tad uzmās raketas sita. Nu, vēl nav gadījies. Tikai, ka nopērts raketi par to cenu, kādu viņu nopērts, tev diezgan žēl viņu pa to grīdu šķaidīt, bet es esmu redzējis, kā savukārt kolēģi mēdz to darīt. Vēl nav pienācis šis brīdis. Man vienmēr gribēs pamēģināt raketas sasis. Man liekas, nav baigi viegli. Es tev piekrītu. Tāda dusmas vajag rītīgs. Nu jā, noteikti. Startupā sanāk kaut ko saplēst dusmās. Vēl arī gadījies nav, varbūt kāda ego kāda saplēs ir gadījies, vai kādu garastāvokli saplēs noteikti, bet, nu, mēģinām tās emocijas kontrolēt un višķiņ tās problēmas risināt ar vēsāku prātu, lai gan, nu, protams, nevienmēr sanāk, bet, nu. Pastāstīs par savu startup mazliet vairāk. Un vai tas tos vienīgais startups, jo bieži vien, ka startupi pie mums ir, zin kā viņiem tur 7 startupi. Jā, nu, klausies, bija brīdis, kad man arī likās, ka nav problēma būvēt vienlaicīgi vismaz 3 startupus un 3 projektus un vēl paralēli ģimenes dzīvi un karjeru vēl attīstīt. Un tad kāds gudrs vīrietis teica, ka, nu, vienā brīdī ir jāfokusējas uz kaut ko. Un, lai gan sākumā es tam nepiekritu, galā esmu nonākuši šobrīd līdz situācijas, ka tiešām, kad kāda no tavām idejām aiziet tautās un kāda viņam ir vajadzīga, tad noteikti ir jāfokusējas uz to. Un tad šobrīd jaunu uzņēmums, pie kura mēs strādājam, ir Hospilī. Mēs izstrādājam digitālu platformu risinājumu slimnīcām, māsām un pacientiem, digitāla komunikācija un mākslīgais intelekts, dažādi citas gudras lietas, tā, lai palīdzētu viņam ikdienā. Tā, ka tas, ko šobrīd mēs darām. Zin kā, man, kas dzed mākslīgais intelekts, zini, tā spēlē dzer šotu. Man liekas, mūsdienās startupā, nu, ja kāds mākslīgais intelekts, baigi ātri piedzertos, ļoti ātri piedzertos. Jūs ar tam trendam vai pēc būtības? Nu, klausies, zin kā, jā, mākslīgais intelekts tāds trends, kas visur parādās, jā, un ja tu skrūlē LinkedIn, Facebook vai jebko citu, pat, man liekas, Netflix, visur parādās tas mākslīgais intelekts. Un, lai gan tas bums bišķiņ iet uz leju, tomēr es to mākslīgo intelektu tā kā nevienā brīdī neredzēju kā tādu kaut kādu apvērsmu globāli. Nu, protams, tas bija apvērsums savā ziņā, industriāla kaut kāda revolūcija nākamā, bet priekš manis mākslīgais intelekts ir tāda pati tehnoloģija kā JavaScript, kā tur reakcija, nu vēl dažādas citas tehnoloģijas, kuras mēs savienojam kopā, lai risinātu kādu jautājumu, tā ka tas nav nekas kaut kas pārdabisks, bet tā ir jauna tehnoloģija, ko mēs iemācāmies lietot un tad savienojam ar tradicionālām tehnoloģijām. Bet, ja vēl pie tā mākslīgā intelekta, jo, nu, tas ir tāds bubuls, zin kā visiem viedoklis. Jā. Mums tik pa laikam, nu, tā liekas, ka cilvēks iznīcinās mākslīgais intelekts un pārņems varu. Zin kā, šis ir ļoti labs jautājums. Šatāt man mājās pavīd šīs te frāzes, ka klausies nav pārāk labi, ja, jo mans vīrs arī, teiksim, strādā mākslīgā intelekta lauciņā un
pēta šo jautājumu daudz dziļāk un klausās ļoti daudz arī, teiksim, speciālistus un cilvēkus, kam ir viedoklis par šo tēmu, tad ir tādi pētnieki, kas to jautājumu skatās tā, ka, teiksim, pēc šī brīža attīstības un dažādiem, teiksim, zinātniskajiem pētījumiem ir draudi, protams. Bet, man negribētās vēl tik tālu par to domāt un tomēr ticēt, ka mēs kā cilvēki izdomāsim, kā ierobežot šo te risku un tā kā to mākslīgo intelektu tomēr izmantot kā sabiedrības labumu un papildinājumu, nevis tādu draudu vai tuvojošos apokalipsi pēkšņi, piemēram. Kur tu savā ikdienā izmanto mākslīgo intelektu? Patiesībā izmantoju, teiksim, diezgan daudz, kur dažādi, negluži visu ikdienu pakārtojot tam, bet tādiem lielākiem, monotonākiem darbiem, pētījumiem, datu analīzei, dizainam, idejām dažreiz varbūt, tad, kad pašam ir kāds bloks, tad tu var izmantot, teiksim, vai ChatGPT, vai jebkuru citu īstenībā, Claude, Perplexity esmu izmēģinājis. Man šķiet ne visus noteikti, bet daudzus pieejamos rīkus. Un šobrīd mans favorīts ir, mēs izmantojam OpenAI risinājumu caur savām tehnoloģijām, ar savām integrācijām un saviem tur visādiem knifiņiem, tad mēs savus risinājumus izmantojam arī priekš savām vajadzībām. Un, ja mēs tā padomājam, tad, kā teicu, jūs jau izmantojat to mākslīgo intelektu citā līmenī, vai ne, lai palīdzētu jums kaut ko darīt. Kā līdz tam tikt? Zin kā, man arī patīk mākslīgais intelekts, ChatGPT māku paprasīt, līdz galam man tas nav uzreiz biznesa. Ko tu mācījies kaut ko papildus, kā līdz tam tikt? Eksperimenti. Ļoti daudz eksperimentē. Īstenībā man pašai tādu tehnoloģisko zināšanu īsti nav. Tik daudz, cik es pazīstu ļoti daudz programmētājus un kādreiz vadīju biroju ar programmētājiem. Un tad tik daudz, cik es mācījusies vienkārši no klausīšanās, bet kad parādījās mākslīgais intelekts un ChatGPT un dažādi tie custom GPT un citi tūli, ar kuriem tu var izstrādāt tā kā personalizētus risinājumus priekš sevis, tad hackathonu ietvaros ļoti daudz eksperimentēju un mācījos. Un man šķiet, ka tie eksperimenti arī ir tas atslēgas vārds, kā var apgūt šo industriju vairāk. Man liekas ļoti forši tas, ko tu saki, bet man liekas tāds mūsdienu, tas tomēr tā failing culture vēl joprojām, ka mēs baigi neesam pieraduši, kad ir tā eksperimentēt, spēlēties, kaut kam nesanākt, visam pārējam. Tev izklausies tas ļoti dabiski, kad eksperimentējam, mēģinam, daramies. Tu tā piedzimi ar tādu pārliecību, vai tev tāda radās laika gaitā? Nē, droši vien ir, pateicoties maniem vecākiem, kaut kāds, teiksim, ieguldījums manā personībā kā tādā, kad man patīk eksperimentēt un mēģināt jaunas lietas, noteikti ir, sevišķi no mana tēta, kurš ir tāds inovators, idejators, vienmēr kaut ko izdomā interesantu. Bet tā droši vien viscaur dzīvi, kad ir dažādas bijušas gan idejas, gan biznesa uzņēmējdarbības dažādās industrijās, mēs vienmēr pat ja neizdodas, ejam tomēr tālāk uz priekšu un mēģinam atrast dažādus risinājumus tam. Un vari vēl pastāstīt, tā kā saprat mākslīgais internets intelekts kaut ko dara, sadara uz priekšu, bet kas tad tieši labāk tam cilvēkam no jūsu pakalpojumu? Ko viņš piedāvā risināt? Tātad Hospīlī, ir rīks, ko kā cilvēks parastais saņem savās rokās tad, kad viņš ir pacients stacionārā atrodas. Un tad, teiksim, pacientiem, kas ir problēma, kad viņi atrodas slimnīcā, viņi bieži vien ir tādā tā kā informācijas deficītā absolūtā, jo, teiksim, medicīnas personāls ir diezgan aizņemts un no trūkuma dēļ un pārslodzes dēļ, tā ka viņiem nav iespēja pievērst uzmanību katram pacientam. Tāpēc, teiksim, mēs mākslīgo intelektu izmantojam kā vienu no rīkiem pacienta pusē, kad var atrast ātras atbildes uz visiem jautājumiem, teiksim, kas viņam ir par slimnīcas iekšējiem procesiem, teiksim, dažādiem jautājumiem, kas rodas tajā brīdī, kad atrodies tajā slimnīcā. Tad mākslīgais intelekts dod to atbildi ātrākā veidā, balstoties uz informāciju un datiem, ko pati slimnīca un medicīnas personāls sniedz, vienkārši autonomi brīvā laikā tā kā no medicīnas personāla, viņu vietā. Tad sanāk būtu stacionārā, tā tad negribu, prasīt ārstam, vai viņš nav pieejams, kā teicu, vai ne dažādas situācijas varbūt, tad es kaut kādā aplikācijā varu uzrakstīt man reibt galvu, vai tas ir normāli? Jā, teiksim, ja ir šāds jautājums, kas saistās ar pacientam veselības stāvokli vai kāds medicīnisks jautājums, tad, protams, mākslīgais intelekts neatbild uz šiem jautājumiem. Bet
šos jautājumus pārvirza medicīnas personālam, un viņi redz to uzreiz savā vai nu aplikācijā, kabatā, vai nu datorskatā, postenī. Tad, jebkurā gadījumā personāls vienmēr ir informēts par tiem jautājumiem vai raizēm, kas nomāc pacientus, un viņi vienmēr var zināt, kuram ir vajadzīga vairāk uzmanība vai kāda palīdzība. Teiksim, tad to mākslīgo intelektu mēs izmantojam ne tikai kā informācijas rīku, bet arī tā kā palīgu atbalstu nodot to informāciju personālam, kas saistīts ar pacientiem. Es nesen biju pie zobārsta, es biju nenormāli pārsteigts, kad zvanīju viņam, man runāja mākslīgais intelekts. Latviešu valodā rezervēja laiku, viss tur super forši atsūtīja man īziņu, pēc tam vēl ieteikums, visu praktiski sarunājas ar mākslīgo intelektu. Kur var jūsu produkti? Ir jau kādā slimnīca vieta Latvijā, kur var jūsu produktu jau tā kā dabūt praksē testēt? Patiesībā šomēnes, visticamāk, martā mēs palaižam pirmo mūsu pilotu, kas rokās būs Rīgas dzemdību nama pacientiem, un sāksim mēs tieši ar mākslīgā intelekta asistentu un digitāliem informācijas rīkiem, kas būs pieejami web aplikācijā pacientiem, bet nebūs jānolāda nekāda aplikācija sākotnēji, viņi varēs piekļūt šeit informācijai, izmantojot jebkuru internetu pārlūku savā telefonā, ērti un vienkārši. Un tad tas ir tas, ar ko mēs sāksim, lai izpētītu, vai pacienti vispār vēlas izmantot šādu rīku, vai viņiem ir kāds labums no tā, un vai mēs varam tādā veidā atslogot māsu darba slodzi. Un dzemdību nams ļoti labi testa vieta, man liekas, jaunajiem vecākiem miljons jautājumu. Jā, tieši tāpēc mēs izvēlējāmies šo iestādi, un viņi bija viena no atvērtākajām iestādēm, man liekas, Latvijā, kas tā kā arī domā par šīm inovācijām un kā uzlabot pacientu ikdienu, kā uzlabot darbinieku ikdienu, tā ka tā sadarbība ļoti, ļoti pozitīvi ar viņiem izvērtās. Prieks dzirdēt. Tātad interesanti, varēsim pamēģināt un saprast, vai dzīvē tas tā strādā. Jā, un starp citu, ne tikai pacienti varēs izmēģināt savu roku ar mākslīgo intelektu, bet rīt, ceturtdien, vai ne? Rīta Rīgas dzemdību nams publiskai lietošanai nodot savu mājaslapas mākslīgā intelekta asistentu, kur arī mēs izstrādājam sadarbībā ar vienu uzņēmumu, un tā kā to varēs izmēģināt jebkurš Latvijas iedzīvotājs. Tad īstenībā, tā kā palaidīsim, jau būs pieejama, un tad tu būs bijusi tā, kas tur pilks pirkstu. Jā, īstenībā no manis no viena hackathona, no vienas prezentācijas radās gan, Hospilija aplikācija, ko mēs dzemdību namā laižam kā pilotu, gan šis te mākslīgā intelekta asistents, ko mums palīdzēja uzbūvēt viens tehnoloģiju uzņēmums. Tā ka jā. Varbūt, mums ļoti dažādi klausītāji. Var lūdzu ieskicēt tā īsi, kas ir hackathons? Kāpēc hackathonā vispār pieteicies? Jo, mums arī bieži pieteikumi ir, bet nepiesakās. Un tad paturpināsim. Tātad hackathons ir es teiktu, brīvdienu sprints, kurā tu neguli un mēģini apmēram vidēji 40 līdz 72 stundu laikā, parasti sāc piekdienas vakarā un pabeidz svētdienas pēcpusdienā. Tev ir kāda ideja, biznesa ideja vai tehnoloģija ideja, un tad tev ir kāda komanda vai nav komanda, un tu atrodi komandu, un tu izmanto tā kā velti šīs dienas, šīs stundas laiku, lai šo ideju pārvērstu kādā risinājumā. Vai uzdizainētu, vai uzprogrammētu atkarībā no tavām iespējām, un tad tā kā ir vēl tādas daudzas komandas, kuras to pašu dara tajā laikā, un jūs savā starpā tad beigās prezentēt, un kāds kaut ko arī vinnē. Tas ir hackathon. Jūs vinnējāt? Tas ir arī labs jautājums un labs stāsts īstenībā. Lūdzu. Mēs nevinējām, bet mēs no 50 komandām tikām top 10. Bet īstenībā, pirms mēs sākām, dalību hackathonā, mēs ar meitenēm, mēs bijām kopā 6 meitenes, piedalījāmies Riga Tech Girls hackathonā Women in Tech pagājušajā gadā, un mēs visi sākumā vienojāmies, parunājām, ko mēs gribam sasniegt no šīs te hackathona. Un visi saraksti tiek, ir 50 komandas, mēs gribētu tikt top 10. Un tad, kad tika paziņot rezultāti, un tad klausamies, 3. vieta nav mēs, 2. vieta nē, 1. vieta, pirmā vieta, mēs būsim 1. vieta, un beigās nav. Un cik es jūtu ar katru ķermeņa šūnu, kā tās meitenēm visām tādas sējas paliek palēkas. Un neviena nav apmierināta, protams, ar to rezultātu. Un beigās viņiem prasa, bet kāpēc? Tad mēs sākumā nerunājam, ka mēs gribam uzvarēt. Kā sieviete tāda bišķiņa. Mums jau arī tur tā drosme, atnākt pateikt, ka es gribu uzvarēt. Nav baigi viegli. Protams, tā ir drosme, tas ir nepieciešams, bet tad arī ir jārēķinās, ja tu neizvirzi sev šos lielos mērķus, gana drosmīgs, lai viņus uzrakstītu, tad nav jābrīnas pēc tam, kad arī varbūt viņus nesasniedz.
Nu, tāda līdzatbildība vai ne par to, kas ir vai nav. Tieši tā. Un, ja vēl tikai par hakatoniem, pēc tam palikāt kopā vai jau bija jauna komanda, jo bieži vien pēc tiem hakatoniem ir tā, kad ir viena ar to, kas uztais, tad ir kaut kas grib turpināt, kaut kas negrib. Jūs palikāt tā kopā vai? Mēs kopā nepalikām. Mēs vēl joprojām komunicējam un ik pa laikam satiekamies, bet kādu brīdi mēs bijām divatā, palikām no hakatona un ar vienu meiteni arī gājām tur prezentēt tam Rīgas dzemdību namam to. Bet, katram ir savas lietas, un kamēr tev nav tāds uzņēmums, kas nes reāli tev atlīdzību, lai tu vari aiziet, teiksim, no pamatdarba, tad ir vajadzīgas ļoti lielas, teiksim, gan ambīcijas, gan neatlaidība un mērķtiecība, lai varētu turpināt iet uz priekšu bez tā finansējuma kabatā. Tā kā, kādu brīdi es paliku viena, tad es dabūju citu komandu, tad man atkal atkrita kāds, atkal pienāca klāt. Tā. Es dzirdēju, kad ir tāds dziesma par to, ka saka, visu dzīvi viens ceļojums. jā, tieši tā. Visu dzīvi viens ceļojums, un ir cilvēki, kurus tu satiec, ir cilvēki, ar kuriem tu paliec kopā, ir cilvēki, no kuriem tev ir jāatvadās, un tas ir ok. Kā to saprast, jo man liekas nav baigi viegli. Nav baigi viegli, protams, bet man šķiet, ka nav tāda super pareizā formula. Vislabākais, ko var ieteikt vienmēr, lai atrastu savus cilvēkus, tev vienmēr ir kaut kur jābūt. Show up ir tāds angļu valodā teiciens, jāparādās, jāpiedalās, un tad, jo vairāk tu esi apritē sabiedrībā, tu vari satikt tos cilvēkus. Kādu laiku pastrādāt kopā, pārbaudīt, vai jums iet kopā vai neiet kopā, un ja neiet kopā, tad nekas. Vai ne? Es vēl tikai par to komandu un show up un vispārējo, bieži vien saka, tā ideja ir īstenībā tas grūtākais, tādā ziņā, kā kaut kā draugi ir, kā ar ko varētu, bet kā to ideju? Kā jums tas radās tā viegli grūti? Kā tu vienmēr skatīsies to idejas lomu? Par ideju, kur rast ideju? Jā. Man personīgi ar ideju radīšanu nekad nav bijušas problēmas. Man ir vairāk problēma, ka viņi ir pārāk daudz to ideju un pārāk maz laika. Jā. Bet patiesībā ļoti daudz tehniku, kā tās idejas var ģenerēt un radīt. Un tāpēc priekš manis, teiksim, manā situācijā, no manas skatu punkta, lielāka problēma nevis ideja, bet izpildījums. Komanda. Un tad, kad saslēdzās, teiksim, laba komanda un ar neatlaidību un tā kā to cīņas spāru, kas ir kā komandas kultūrā pamatā, tad ir tie tā kā rezultāti man šķiet ir garantēti. Un tev ir bieži bijis tādās komandās būt, jo man liekas, tas tāds, pats, kā saka, pīķis sasniegt tādu komandu, vai ne? Un tad performēt, jo, kad tur māc dažās tās komandas līmeņas, zini, tur sākumā stormings, tur formings, un tad performance tikai. Jā. Un tad dissolvance, jā. Tad disasters, jā. Disasters, jā. Tādas arī situācijas, protams. Jā, man ir gadījies būt ļoti ekscelentās komandās, kuras man pašai bija gods vadīt, un tā bija viena no hakatona komandām. Mēs bijām 6 ļoti spēcīgas sievietes, katra savā kādā, teiksim, nozarē, un bija absolūtais kaifs tajā visā hakatonā ar visu negulēšanu, vienkārši radīt un kopā strādāt tajā laikā. Un, protams, žēl, ka mēs nevarējām tā arī turpināt tālāk, bet tā bija ļoti laba pieredze. Un tagad šobrīd Hospilī komanda, ko mēs kopā strādājam, man arī ļoti paveicās atrast, teiksim, tehniskos cilvēkus, tehnisku pāri, kas var reāli realizēt visas manas idejas ļoti īsā laikā, ļoti augstā kvalitātes līmenī un ar tādu, teiksim, veltīšanos, kuru nav viegli atrast ikdienā. Un viņus es iepazinu Rīgas Startup House Rīgā preakceleratorā. Tad viss kaut kur es piedalīsies. Jā, ja kāds mani pazīst, tad viņi zina, ka esmu izgājusi pilnīgi visas Riga Tech Girls programmas. 21. gadā es izlēmu pievērsties tehnoloģijām, kā inovācijām un tehnoloģijām, un es neko par tehnoloģijām nezināju. Un tad es sāku ar programmu iepazīst tehnoloģijas, lai saprastu vispār, kas tas ir. Un tā soli pa solītim izmantoja tā kā viņu pārējās visas programmas, un tad jau no Riga Tech Girls pārgāju uz lielajiem spēlētājiem, uz Startup House Rīga preakceleratoru, kur arī tā kā vīri iesaistīti un tā. Un jā, tas bija tāds diezgan labs success stories, manuprāt. Ja, bet par tādu neatlaidību, ne? Jā, arī, protams, bet kādi ir varianti? Netflixu skatīties, nedarīt neko, iet tusēt, ir 101 variants. Jā, ir,
Esmu arī to pārbaudījis, kāds ir, kad, tad tu esi, piemēram, ar zīdeni mājās, un tev ir Netflix un Covids un viss pārējais. Absolūti nē, jā, tikai kādā brīdī, kādu nedēļu tā var tā forši noskrīties Grey's Anatomijas visas sezonas, jā, ne bez problēmām. Bet tad, ja tev ir tā īstenībā paralēli iekšējā vēlme kaut ko dzīvē tomēr izdarīt un piepildīt un realizēt un dot sabiedrībai labumu, tu vienkārši nevari to ilgi izturēt. Ierunājies pa mājām un Netflixu, un tā kā bieži sanāk laiks tagad savā dzīvē, tā kā citām lietām, kas nav tenis vai darbs. Netflixu es ieslēdzu katru dienu pirms aizmigšanas, jo savādāk es nevaru aizmigt. Ok. Jā. Ko skaties Netflixā? Labāk es neatbildēšu šo jautājumu, lai paliek lietas kaut kas arī man. Bet tā kā trilleri vai komēdijas? Nē, kaut kā absolūti tik banāli, lai var ļoti viegli atslēgt smadzenes un aiziet gulēt. Indijas tur kino. Par mīlestību, protams. Bet tā kā seriāli, jā. Bet nav tā, ka sāc ieskatīties un tad nevar aizmigt? Nē. Grūtāk aizmigt ir tad, kad tev galva ir pilna ar dažādām idejām un domām, un tad pārsvarā ir tā, ka sāc domāt, un kas vēl ir jāizdara, un tad rodas jaunas idejas, un jaunas un ģenerēs, un smadzenes ieslēdzas tādā turbo režīmā, un tad vienkārši nav iespējams aizmigt. Tāpēc tas ir mans melatonīns, kā atslēgties vakarā. Ok, tad Netflix, vēl kādas lietas, grāmatas? Grāmatas, kā savā laikā ļoti daudz kādreiz izlasīju, un man ir tagad tāda bišķiņa pauze no tā, jo vienā brīdī, kad nekad neesmu lasījis ne romānus, ne Harry Potteru, neko tādu, bet vairāk kaut kādas. Tas ir ļoti labi. Man nav nekas pret Harry Potteru, man patīk filmas par Harry Potteru, bet jā, kādā brīdī, kad ļoti daudz lasi grāmatas un neliec lietā praktiski to, ko tu apgūsti, arī tur iebrauc tādās bišķiņa auzās. Tāpēc šobrīd es mēģinu likt lietā visu, ko esmu grāmatās samācījusies, un, ja man trūkst kāda informācija vai padoms, es paņemu un zinu, kur apskatīties, lai atcerētos kaut ko. Bet tad, tāds seriāli tavs, es kā saprotu, kino? Jā, šatā. Kad sanāk laiks, jā. Jā. Kas būtu tāds, ko ieteiktu, kādu seriālu vai kino mūsu klausītājiem? Kino straume. Straume, jā. Protams. Mainstream. Nē, bet absolūti, man liekas, ģeniāls darbs. Mēs bijām kopā ar visu ģimeni, radījām kinoteātrī, un es biju absolūti pārsteigta un gandrīta un lepna arī, ka šis darbs ir radīts Latvijā, un jā, brīnišķīga animācijas filma. Kā tev liekas, kas ir svarīgāk, uzvar vai ceļš uz to? Ceļš uz to. Tad vienalga var neuzvarēt, jā. Vispār ir uzvara svarīga, bet vajadzētu iemācīties tā, ka tas ceļš ir svarīgāks, jo tā uzvara ir tik ļoti īsu mirkli, un ja mēs neiemācāmies izdzīvot un baudīt to ceļu, tad baigi jēga nav. Un to prieku mēs nevaram sajust tik ļoti ilgi. Un vēl tikai par tām filmām, paturpinot seriāliem, supervaroņu filmas vai seriāls skaties? Absolūti. Man mīļākās būtu visas supervaroņu filmas, jā. Kāds superspēju tu sev gribētu? Lidot. Jā. Un kusināt objektus, tā droši vien. Kādu aizmest, tā kā, Pfeiffer no tā amuleta. Un kāpēc lidot? Gribās ātri nokļūt no punkta A uz B vai cits? Tāda brīvības sajūta man šķiet. Šad tad sapņos sanāk palidot, un tā ir tāda brīnišķīga sajūta. Brīvība, jā, neierobežots putnu lidojums. Paturpinot, ka to dziesmu tēmu, kas mums salīdzinoši aizgājusi, es tikko tieši no Ukrainas atbraucu un braucu uz Ukrainu, Kijevā gandrīz braucu iekšā, un man tieši skanēja dziesmu I'm like a bird, only flies away. Un man tieši tagad ienāca prātā par to, ko tu saki, bet ja vēl paējam tālāk, kas tev liekas rada vai kas ir tāds veiksmīgs uzņēmējs ar kādām raksturīpašībām? Kam jāpiemīt, lai būtu veiksmīgs uzņēmējs un vispār uzņēmējs? Man šeit ir jābūt pirmkārt, tā gan nav, man liekas, raksturīpašība, bet varbūt ir ambīcija, sapņiem tādiem lielākiem, nebūt gatavam tā kā samierināties ar to tādu pelēku un vienkāršu ikdienu. Tas ir pirmais, ja tev ir jābūt tavam kāpēc, tu to vispār gribi darīt. Tādai motivācijai, bet tādām raksturīpašībām tā ir noteikti neatlaidība, bišķiņ stūrgalvība man šķiet, tāda delulu bišķiņ, kad tāds naivums varbūt nedaudz ticēt tādām nereālākām lietām, ne tik ļoti pragmatiskam dažreiz, bet tajā pašā laikā arī jābūt
tam pragmātiskajai pusē, lai tu varētu sarēķināt finanses, jā, un budžetu, un kad ir Kā jābūt. tev pašai iet tām finansēm? Patīk? Man patīk, jā. Man patīk gan finanses, gan arī tāds delūbišķiņ, kad šaut uz tādām nereālām lietām, un es nebaidos teikt, kad es gribu kaut ko nenormālu tādu, kā nav. Es ticu, ka mēs varam. Ja? Stevam Jobsam viens no maniem mīļākajiem citātiem ir par to, kad viņš teica Stanfordā uzrunā stay hungry, stay foolish. Jā, tieši tā. Ļoti absolūti man šķiet precīzi definējums. Jā, man vienkārši ļoti sasaucās ar to, ko tu saki un par ko tu domā. Vēl par tām filmām Robinsons Crusoe. Robinsons Crusoe pirmā asociācija ir diezgan vientuļi. Ja tu būtu neapdzīvots savs, ko tu ņemtu līdzi? 3 lietas, kas būtu tev līdzi. Tā. Vīru nevar ņemt, ja? Vai ja tu viņu uzskat par lietu? Nē, noteikti ne. Es droši vien paņemtu sedziņu, plēdiņu kādu, jā. Tad es paņemtu, to ziniet, ir tādi kaut kādi tie pārnēsājumie filtriņi, no kā ūdeni var uztaisīt. Kaut kādu mačeti vai nazi. Lai to dzīvnieku dabūtu, jā. Vai bambusu kādu. Es sāktu graust bambusus varbūt. Jo droši vien es domāju, ka es nevarētu nogalināt dzīvnieku. Vai arī es drīzāk par veģetārieti kļūtu droši vien tajos apstākļos nekā tā. Varētu būt. Klau, vēl mums katru podkāstu ir tā, ka mēs slēdzam derības ar sarunu biedru. Okay. Es vienmēr zaudēju, tāpēc mēs droši varam slēgt, tas ir apsveici tevi. Es zaudēju vienmēr visās derībās. Ja man liekas, pamatā viss esmu uzvarējis, tā kā faiva man ļoti patīk. Droši nekas nevainīsies, jā. Bet tas, par ko mēs sadaram, izdomā tu, un uz ko izdomā tu. Attiecīgi, mums ir bijuši visādas darības tur gan par laikapstākļiem, gan par hokeja čempionātu, gan par skatījumiem, vēl visu kaut ko. Un derējuši mēs arī esam tur uz garšīgām lietām, uz surfingu, uz vēl visu kaut ko, tā kā ļoti plašā sadaļā. Ok, man ir jādod tagad atbildi, vai es vēl varu padomāt? Tu vari padomāt? Ok, bet man jāatbild tagad. Tā kā, kad tu beigsi padomāt. Nē, ok, tad es nedomāšu. To, kas man pirmais ienāca prātā. Mēs ar tevi pēc tam piedalāmies inkubātora, jā? Atlasē, jā. Pareizi saucās, jā? Atlasē. Un sadaram, ka vislabākā ideja būs meitenei. Labi. Labākā ideja tātad pēc kopējā žūrijas novērtējuma. Jā, pēc kopējā žūrijas novērtējuma labākā ideja būs komandas vadītāja, būs meitene. Labi. Un uz ko mēs darām? Uz Rafaelo. Lielo kasti, jā. Tā, kas kantējumā. Labi. Es saku pretēji loģiski, lai būtu derība. Ok, game on. Labi. Tad vēl, ja mēs padomājam tev kopumā, kā tu vispār definētu vai ko tev nozīmē konkurence? Jo uzņēmējdarbībā ļoti bieži runā par konkurenci. Konkurence ir tāds briesmonis, no kura daudziem ir bail, lai uzsāktu uzņēmējdarbību, ja kā tur tik galā ar tiem konkurentiem un kā, ja viņi tur man nozags manas idejas vai nozags manu klientu, un tad bieži vien īstenībā tā konkurence ir tas, kas attur daudzus no varēšanas uzņemties iniciatīvu un sākt savu uzņēmumu. Bet īstenībā konkurence pirmām kārtām ir ļoti labs rādītājs, ka tā lieta, ko tu vēlies darīt vai ideja, ko tu vēlies piepildīt, ir kādam vajadzīga. Un sevišķi, ja tas ir tāds konkurents, kuram vēl ir nauda un kurš ir kaut ko sasniedzis, tad tāds arī laba validācija. Otrām kārtām konkurenti nedod tev atslābt, ielīst komforta zonā, tātad tas ir tāds attīstības un progresā dzinulis, kas arī ir ļoti labi. Jā, tā kā neko sliktu par konkurentiem nevar pateikt, bet viņiem ir jāseko līdzi, un šad tad var rasties tāda stresaina situācija, ja viņi iet ātrāk, piemēram, kā tu. Bet tad konkurence tavuprāt ir vairāk iespēja vai draudi? Iespēja, absolūti iespēja. Un nepieciešamība. Monopola teikt savādāk. Cik daudz ir tāda monopola? Daudz un ietekmīgi, ne? Jā, bet lai statistiski, vairāk cilvēku varētu sākt savu uzņēmējdarbību, ja mums ir mazāka iespēja kļūt par monopolu nekā kļūt par uzņēmumu, kuram ir konkurenti. Teiksim tā, man un tev noteikti ir maz iespēja kļūt par monopolu. Tieši tā. Nē, vēl tad kaut kādā ziņā mēs varētu, ja tā pafilozofējam, noteikti kaut kur ir oligopoli un tam līdzīgi. Ka mēs redzam 2-3 lielie spēlētāji tirgu dominēt, tas gan ir jau ļoti bieži. Ir jā.
Protams, mazie tur var ienākt, un viņi cenšas, bet pamatā 2-3, kas dominē tirgu. Jā, tā ir, bet jebkurā gadījumā, teiksim, Bolts nebija pirmais tāds taksī, nekāšērings viņiem pēc tam tikai bija, bet taksī providers, jā. Tas nebija nekas pirmais un nebija nekas jauns. Tāpat kā arī es lasīju, ka arī Amazon nebija pirmais. Bet tikai, Latvijā ir takšu servisi. Latvija ir diezgan maz tirgus, un šeit, lai ietu tādā pārsātinātā tirgu, kurā ir reāls tāds monopols, patiesībā ir sarežģīti. Tāpēc arī Ubers noteikti pie mums nav, viņiem vienkārši tirgus ir pārāk mazs, lai atsvērtu tās investīcijas, kas nepieciešamas, lai to iekarotu. Bet man liekas arī, protams, es neesmu pētījis tā empirismu, bet tāpēc varbūt varēs pateikt, bet mēs pašās, kur tur ir Ubers, nav jau baigi daudz viņam konkurentu. Protams, tur ir vēl 1, 2, 3 varbūt, bet tas ir arī viss. Jā. Un kur ir liela tirgi. Jā, tā ir, teiksim, mobility jomā, jā, ir grūtāk tikt iekšā, jo ir nepieciešams lielākas investīcijas un agresīvāks mārketings, jā, bet es ticu, ja kāds tik tiešām gribētu, viņam būtu galvenais dzīves sapnis kļūt par lielāko tur takšu tehnoloģiju provideru, piedāvātāju, jā, tad viņš to varētu izdarīt pie attiecīgiem resursiem un neatlaidības. Ne, ļoti labi, jā. Nerviem pieder pasaulē, ne? Tieši tā. Vai ne? Mēs runājam mazliet arī par ceļošanu. Tu bieži ceļo? Ne tik bieži, kā gribētu, un droši vien vispār nebieži. Es varētu teikt, ka vispār nebieži, un pēdējo reizi, man liekas, mēs bijām ceļojumā pirms Covid, tādā lielajā. Mums tur nojuka, kad Covid sākās, mums nojuka Floridas brauciens, un tad bija Covid, un tad pagājuši Spānijā, laikam bijām, vai aizpagājuši gadu Spānijā bijām uz nedēļiņiem. Tā kā, nav tas laiks pagaidām. Citas prioritātes. Protams. Ņujorkā esi bijusi? Nē, Ņujorkā nē, vēl. Bet, Ņujorkā ir tā vieta, kur tie lielie, tie plakāti, viss tur televīzija gaismas. Un tev iedotu uz kādu brīdi, ja tā kā ielikt tur jebko šajā reklāmas vietā. Ko tu liktu? Kindness first. Tā, darīt citam to, ko tu gribi, lai dara tev. Un lai mēs vairāk runājam ne par to naudu un ne par to tā kā tiem panākumiem, bet par to, ka mums ir vairāk jāmāk vienam ar otru būt cilvēcīgākiem, iejūtīgākiem un atbalstošākiem. Un jāsāk sev, vai ne? Jā, absolūti, vienmēr. Ja kaut kas pasaulē tavuprāt nav kārtībā, tev ir jāapskās spoguli un jāapskās, kā ir tur. Pilnīgi piekrīt šitam. Tad vēl domājot, bieži ej ārā pusdienot vai mājās pati taisies liels pavārs? Es labāk vienmēr kaut kur ietu ārā, jā, bet man ir bērni, kuri ir jābaro katru dienu, nekad nezinu, ko viņi ēdīs, tāpēc nākas kaut ko gatavot. Bet tagad tā kā esmu atgriezusies darba vidē, arī sanāk ēst ārpus mājām, un man tas ļoti patīk, kad nav jādomā, ko gatavot. Kas tev tās mīļākais ēdiens? Ļoti plašs spektrs speciālists šajā jautājumā arī, jā. Tā kā ēd visu, jā. Ne olīves. Līdz tām vēl es neesmu izaugusi, vēl diezgan jauna. Ir vēl laiks. Jā. Un ja tev būtu iespēja uzaicināt uz pusdienām jebkuru dzīvu vai mirušu cilvēku, ko tu aicinātu? Es padomātu pirmkārt. Tik ātri es neatbildētu uz šo jautājumu noteikti. Un es tās īstās domas šobrīd nepublicēšu, ja to, ko es gribētu īstenībā uzaicināt, un kādam varbūt kāda tur dunci zem galda kaut kur pasaules līmenī varbūt, jā, ja jūs saprotat manu zemtekstus, bet, es kādreiz gribēju, kādreiz gribēju Richardu Bransonu uz kafiju. Kādreiz man bija pat izprintēts, tā kā vision board un tā sen atpakaļ jau. Es arī noteikti tagad arī neatteiktos. Interesanti. Un kopumā uzņēmēja darbība tavuprāt padara cilvēku brīvu? Jā un nē. Atkarībā kāda uzņēmēja darbība un kā tu... Startups, kur tu esi? Startups šobrīd absolūti nekāda brīva nav. Nekāda brīva nav, tieši pretēji. Tev jārēķinās kādu laiku, kamēr tu uzbūvē to momentumu un uzbūvē atbilstošu komandu, tev ir absolūta nebrīvība. Ja? Tu esi nedaudz arī tā kā situācijas ķīlnieks, ko tu pats esi radījis. Bet galu galā, ja mēs redzam kaut kādu vērtību sabiedrībai un pasaulē, tad tu sasniedz to brīvības, to status un to līmeni, un tad ir jautājums, vai tu tajā brīvībā spēj eksistēt. Vai tev ir jāmeklē kāds nākamais jau dzīves sasniegums, uz ko tiekties?
Un mēs vēl šajā podkāstā, tā kā samainamies lomām. Attiecīgi, tev būs 2 uzdevumi, kas ir saistīti ar lomu samainīšanos. Tu vari uzdot man vienu jautājumu, kur tev gribās uzdot. Ok, Kristap, vai tev ir kāda uzņēmējdarbības pieredze? Ja redzi, jā, šajā brīdī neaktīva, bet, kad biju students, tad īstenībā tad laikā startup vispār nebija, tad mēs baigi traki visu kaut ko darījāmies. Biju gan MIT, piedalījos gan Global Startup Workshopos, gan pašā. Tā kā jā, baigi jāķēs, bet dotajā brīdī ar to, ko daru un uzņēmējdarbības, ticamāk nevar apvienot praktisku. Ok, un tad tāds jautājums. Kā tev šķiet, kas latviešiem, sabiedrībai kā nācijai pietrūkst, lai mēs, piemēram, Baltijas kontekstā būtu tā kā, inovācijām bagātākā valsts? Vairāk igauņu. Vairāk igauņu pietrūkst. Igauņi, tā ir cita nācija, bet kas mums par kvalitātēm? Tas tā jokojot. Es teiktu, laikam 2 lietas. Pirmo es teiktu ticība. Mēs esam baigi tādi neticīgi, ka mums sanāks, ka būs labi, kad ir forši, ka mēs varam, mēs visu laiku pēc noklusējuma, kaut kur labāk stūrītiem, ko tad mēs un tad citi. Tas būtu pirmais. Un otrais, es kaut kādā ziņā un esot startup vidē, es teiktu vārds sadarbība ir tas, kas mums ļoti pieklipo, un tas ir daudzos līmeņos, gan investoram ar startupu, gan startupam savā starpā, nesastrīdēties no 3 latviešiem, nedibināt 4 partijas, un šitais viss stāsts. Kad redzēt to lielo bildi un turēties un sadarboties, es domāju, tad būtu labi, ja mums būtu ticība un sadarbība, es domāju, būtu baigi labāk, bet to 2, man liekas, mums pieklipo. Jā, absolūti zelta vārdi, piekrītu. Jā, man šķiet, ka šie 2 atslēgas vārdi ir tas, pie kā mums ir jāstrādā. Jāsāk katram pašam ar sevi, vairāk jātic sev saviem spēkiem, jo praksa rāda, ka mums ir ļoti daudz labi piemēram. Un mēs neesam ne ar ko sliktāki neviens. Vispār ne. Klausies, un ko mums vēl vajadzēja tev pajautāt, bet mēs nepajautājām? Es nezinu. Tad nav kāds noslēpums, ko tu mums neizstāstīji? Nē, īpaši nav tādu, man šķiet noslēpumu. Un tad jau sarunai ejot uz tādu noslēgumu, mums ir 2 tipis jautājumu, ko mēs visiem jautājam, to mēs paprasīsim, bet es vēl tikai gribu paprasīt tavā pieredzē, un vismaz no tā, ko stāsts izklausās, ka tu uzņēmējdarbībā ienāci, attiecīgi tu nebija tur no mazas kājas, vai tu jau mazāk kājās pārdevi tur visāds ābols? Pa ābolus es nepārdevu, bet tad, kad man mamma, kad man bija kādi 6 gadi vai mazāk vēl, jautāja, par ko tu gribi kļūt. Kā parasti meitenes tur atbild par balerīnām vai vēl kaut ko, es nezinu, pārdevēju, bet es atbildēju, ka es gribu būt direktore. Skolā? Bērndārzā. Bērndārzā jau vecāki teica, ka es gribu būt direktore, un tad, protams, mana ģimene pieredzēja visas manas direktoras izgājienus arī tā kā manos pusauģu gados visvairāk, un tādu, uzņēmējdarbību orientācija ir bijusi vienmēr. Man vecāki arī, tā kā viņi gan ir arhitekti, bet viņiem savus uzņēmumus vienmēr ir bijis, un tā tēti manam arī uzņēmējdarbības tas gars ir pavadījis, un tā es arī esmu dažādās industrijās sevi arī testējusi un pārbaudījusi, un tā uzņēmējdarbība tur sirsniņā kaut kur ir. Ok, es esmu bijis skolas direktors, tas tā, fun fact about. Es esmu bijusi skolas pašpārvaldes prezidenta. Man ir viedoklis. Joks mīlot, bet labi. Nē, tas forši aktīvisms ir vēl viena lieta, kuru mēs sabiedriskais tāds, ko mēs ne līdz galam īstenojam, kur vajadzētu. Mēs atkal gribam pastāvēt malā, bet īstenībā sabiedriskais aktīvisms. Lai par mums neviens neko sliktu nepadomā. Jā, tieši tā. Un kā tad tā, un ko, un kāpēc vispār. Bet kāpēc par to uzņēmējdarbību un to, kā tev liekas, uzņēmējdarbība maina cilvēku raksturu un kā? Uzņēmējdarbība, maina, jā, attīsta kādā ziņā, nezinu, vai tik ļoti maina, kā attīsta tās tavas puses, gan teiksim, to rakstura stingrību, gan neatlaidību, arī savā ziņā pragmatismu, varbūt tādiem vairāk pagaisi cilvēkiem iemāca to, ka tomēr ir arī jāplāno un stratēģija un tā tālāk, tā ka, es teiktu, ka nevis maina varbūt, bet attīsta. Super. Un mēs runājām par ticību. Kas dod tev to ikdienā ticību vai cerību? Tas ir labs jautājums. Īstenībā es nekad neesmu sev šo jautājumu uzdevusi, bet tā nāk no iekšā man tā ticība, ka viss būs labi. Varbūt tas ir tāds optimisms, varbūt naivums kaut kādā ziņā, bet man šķiet, ka
man nav nekas iekšā, un kā man ir visas rokas kājas. Man ir valoda, redze, dzirde, iespējas iemācīties, apgūt visu, kas nepieciešams, kas trūkst, un kas ir tas, kas man varētu traucēt kaut ko dzīvē izdarīt vairāk? Nekas. Un tas ir tas, kas man liekas, virz uz priekšu, un kad ar visām problēmām un šķēršļiem un pārbaudījumiem no rīta mosties, un labi, tu vari paraudāt vienu dienu, vai tur paskatīties to Netflix kādu nedēļu. Bet tāpat pēc tam tu jūti to sajūtu, ka, ir jādzīvo šī dzīve tā, kā gribās un kā var. Super. Un kur tu gribētu, vai kā tu gribētu būt zinām pēc 10 gadiem? Pēc 10 gadiem es gribētu būt zināma, ka Latvijā viens no vienradžiem noteikti, bet tas nav galvenais. Jo tad, kad es sastiekšu, teiksim, savas tādas finansiālās ambīcijas, es noteikti gribu, man jau ir pat plāns, kādā veidā es palīdzēšu citiem jaunu uzņēmumiem, vai tehnoloģiju iespējams uzņēmumiem, vai inovatīviem uzņēmumiem, vai vispār cilvēkiem kā tādiem, vairāk ietēja uzņēmē darbībā cīnīties, atrast to tirgu, globālu tirgu, nevis tikai Latvijas šeit mazajā pīļudīķī, bet uzreiz sākt savu, teiksim, ceļu uzņēmējdarbībā ar to vīziju, ka mēs ejam uz globālo tirgu. Mēs daram kaut ko priekš pasaules, priekš visiem cilvēkiem, un vairāk dot to ticību, un varbūt iedvesmu un pārliecību un atbalstu tiem, kam tā varbūt nedaudz trūkst. Tad jānovēl, lai tev izdodas, un paldies tev liels par sarunu. Paldies tev. Čau. Čau.